Ir dažādas aizsardzības stratēģijas, ko varam novērot dabā. Vienam drošību sniedz bruņas, vēl kādam adatas vai citi instrumenti. Taču arī mēs esam iemācījušies paredzēt dažādas briesmas un no tām izvairīties, arī darbā. Neatkarīgi no veicamā darba, nodarbinātajam ir nepieciešami darba apavi. Pareizi izvēlēti un droši darba apavi nevien palīdz samazināt nelaimes gadījumu risku, bet arī samazina slodzi un nogurumu. Svarīgi atcerēties, izvēloties darba apavus, daudz būtiskāk par izskatu, krāsu vai materiālu ir pievērst uzmanību darba specifikai un iespējamajiem riskiem, no kā apaviem būs jāaizsargā to valkātājs. Darbam autoservisā noteikti ir nepieciešami citādi darba apavi nekā strādājot, piemēram, veikalā. Ir 3 galvenie faktori, kas jāizvērtē, iegādājoties darba vides riskiem atbilstošākos apavus. Būtiskākais solis pareizu apavu izvēlē ir darba vides novērtējums. Tādējādi tiek noteikti gan riska faktori, kas var apdraudēt nodarbinātos, gan papildu apsvērumi, piemēram, nepieciešamība pēc triecienu izturīgiem papēžiem vai vibrāciju slāpējošām zolēm. Nedrīkst aizmirst pievērst uzmanību apavu marķējumam un aizsardzības klasei. Tās raksturo, pret kuriem darba vides riskiem tiek nodrošināta aizsardzība. Piemēram, aizsardzība no priekšmetu uzkrišanas, elektriskās strāvas, temperatūras vai ķīmiskas iedarbības. Ja darba apavu funkcija ir vienāda, vienmēr izvēlieties vieglākos un nodrošiniet iespēju darba veicējiem tos pielaikot. Nodarbinātie labprāt valkās tādus apavus, kas būs ērti. Vēl tikai jāatceras, ka darba apavi nav mūžīgi un tiem nepieciešama regulāra kopšana. Novalkāti un bojāti apavi vairs nespēs pilnvērtīgi veikt savu uzdevumu.